Jaunu ceļu būvniecība un jau esošo rekonstrukcija Daugavpils iedzīvotājiem ir viena no visaktuālākajām tēmām un šķiet vienīgā, kas neizraisa protestus vai lielu neapmierinātību. To apstiprināja arī 3 projektu prezentācija, kas norisinājās Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē 3. novembrī. Piedāvāto materiālu izskatīšana notika ļoti aktīvi un kopumā pozitīvi. Tomēr pilsētnieku aktivitāte nebija visai liela. Uz prezentāciju bija ieradušies 52 iedzīvotāji, tā skaitā pašvaldības speciālisti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvi. Tostarp tieši no pilsētnieku viedokļa ir atkarīgs tas, kādi projekti tiks īstenoti. Pirmo tikšanās dalībnieki apsprieda Rīgas ielas rekonstrukcijas projektu posmā no Cietokšņa līdz Ģimnāzijas ielai. Šeit piedāvā organizēt vienvirzienu transporta kustību, aprīkot stāvvietas abās ielas pusēs un paplašināt ietvi, likvidējot vecās puķu dobes, veidojot jaunas un iestādot jaunus kokus. Pašlaik ir izstrādāti 2 piedāvājumi, kuri tad ir kā izvēles iespēja iedzīvotājiem un pilsētas priekšstādātājiem izlemt, kurš tad no šiem variantiem varētu būt vislabākais. Viņi abi visnotaļ ir veiksmīgi risinājumi, bet atšķiras ar dažām būtiskām lietām. Viens risinājums piedāvā integrēt šajā labiekārtojumā arī veloceliņu, kas patiesībā būtu jautājums visai Daugavpils pilsētai par to, vai vispār tiks integrēts veloceliņš kopējā satiksmes struktūrā. Un otrs piedāvājumā nebūs šāda veloceliņa, jo nav vispār izstrādāta velo maršrutu koncepcija visai pilsētai. Cits projekts paredz jaunu tramvaja sliežu posmu būvniecību Stropu ciematā. 3. tramvaja maršruta pagarināšana ir ērta gan pilsētniekiem un izdevīga uzņēmumam Daugavpils satiksme. Tramvaja 3. maršruta pagarināšana ir ar mērķi nodrošināt piekļuvi daudziem mūsu pilsētas objektiem, kas atrodas tālāk pāri Vasarnīcu ielai. Tātad tā ir neredzīgo biedrība, tā ir Daugavpils reģionālā slimnīca, tāpat tur ir arī daudz dzīvojamo māju un atsevišķs mikrorajons. Galvenais uzdevums bija pirmām kārtām veikt tehnisko izpēti. Tehniskās izpētes rezultātā tika izstrādāti 3 varianti. Un kopā ar pasūtītāju projektētājs izvēlējās vienu, kas ir mūsu prāt un pasūtītāja prāt ir optimālākais. Saskaņā ar piedāvāto variantu jaunais tramvaja sliežu posms ies pa 18. novembra ielu līdz neredzīgo biedrības mikrorajonam. Nogriezīsies uz Veselības ielu līdz slimnīcai un tad pagriezīsies pa kreisi, šķersojot braucamo daļu un pievienosies jau esošajam tramvaju sliežu līnijai. Maršrutā, kura garums būs vairāk nekā 2 km, piedāvā ierīkot 4 pieturas. Pašreizējais tramvaju sliežu posms tiks saglabāts, taču izmantots tikai masu pasākumu norises laikā, lai pasažieri varētu nokļūt līdz Stropu estrādei. 3. projekts skar Viesturu ielas rekonstrukciju posmā no 18. novembra ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Darbus ir plānots veikt 2 posmos. Vispirms posmā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, vēlāk no Raiņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Projekts paredz likvidēt ietvi pa sadalošo joslu un sašaurināt to, paplašinot braucamo daļu, palielināt stāvvietu skaitu pie pilsētas poliklīnikas. Taisam 2 pilnas joslas virzienā uz centru. Tad tas 2 joslas saskaņā ar projektu sāksies no 18. novembra ielas un ies pat līdz Zīmantas ielai. Arī krustojumā Viestura un Raiņa ielā mēs paredzam uzstādīt luksoforu, lai nodrošinātu optimālu satiksmes organizāciju šī krustojumā. Lai paplašinātu braucamo daļu posmā no Raiņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, projektā paredzēts likvidēt daļu ietves gar mājām un vecos kokus, kuru šeit praktiski vairāk nav. Rīgas ielas posma rekonstrukcijas un jauna tramvaja sliežu posma būvniecības projekta sabiedriskā apspriešana notiks līdz 12. novembrim, bet Viestura ielas posma rekonstrukcijas projekta sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz
līdz 19. novembrim. Iepazīties ar projektu materiāliem un iesniegt savus atsauksmes pilsētnieki var Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā Krišāņa Valdemāra ielā 1, kā arī pilsētu plānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28.